Metiens. Arī tāda mazā taktiskā viltība no Edvarda Traumaka un Balīnskis pret Bereņu. Metiens vārtī. Uz Balīnskis turpina būt kārts otro dienu pēc kārtas un... Frenks ļoti karsts bija tieši vakar. Vārtī! Skaists, elegants vārtu gūms un ātri vien Latvijas izlase ir panākusi 2-0. Latvijas izlasē doties priekš Vilmāns, ieslēdz kājas un lielā ātrumā dodas priekš Vilmāns pret Bereņu un vārtu gūms. Sandim Vilmanim 3-0 Latvijas izlases slavā. Nu, tāpat kā vakar arī Uzbrukumas Smailē. Nu, nespēja Čehi izmantot šīs dāvanas. Uz pagaidām joprojām būtu vārtu un Patriks Zabusovs. Būs Latvijas izlasē 4. vārds 4-0. Kad vēl jāspēlē 3,51 sekunde. Ar spēli dot pārliecību arī komandas biedriem. Par to mēs arī šīs dienas pirmajā spēlē pārliecinājāmies ar Vācijas un Ungārijas izlasēm. Tagad gan iespēja Krastenbergam doties priekš saspēles ar Smirnovu un vārtī. Sadarbība Krastenbergs Smirnovs noslēdzās ar vārtu guvumu. Barāns bīstamu situāciju un tikai tagad izdodās Čehiem gūt pirmos vārtus. Traumaks Vilman mēģinās darīt. Balīnskis. Balīnskis. Uvis Jānis Balīnskis. Tāds meistarstiķis, ka maz neliekās. Ar vienu roku iestum ripu vārtos. Nu, skatāmies atkārtojumu. Nu, ļoti skaisti. Apspēlē vienu, apspēlē otru un nogulda arī Ādam Berāns. Varētu teikt virtuāls laukumā. Uvjāna Balīnski tiešām filigrāni, skaisti, efektīvi. Un Čehija ātri atbilst ar vārtu guvumu. Šādā mazā kvadratūrā, kad pretinieki ir piespieduši pretniekus kāda to arī Čehiem izdodās joprojām ripas saglabāt. Bija Krils. Vērtu pozīciju, bet atrod viņš Mātei Bereņu un rezultāts kļūst 6-3. Turpina Čehijas izlasē cerēt uz uzvaru šajā spēlē arī Sants Vilmans. Un lēnām ieslidina ripa viņš Čehijas izlases tukšajās vārtos 7.